Nu, pirmsākuma tā izrādē faktiski manis mīdina vienmēr, ka saka, režisoru rokrakstu var redzēt, pamatdoma ir tāda, ka faktiski tas pirmais impulss ir Hārdijs. Hārdijs atnāca un piedāvāja trepēm, kad viņš arī grib darīt kaut ko, palīdzēt latviešu teātriem pasaulē darboties, un viņš piedāvāja mazliet pastrādāt ar Žanu Paulu Sartru. Jā, tas gabals bija viņa piedāvāts, un tā blice kaut kā izveidojās no mūsu puses, kas mēs tur trepēs bijām, kas tur sanāca Ingus, Inka, es. Un jā, Metju arī tika no malas piesaicīts tajā laikā, un viņš ieinteresējās. Metju bija tāda intriga. Jā. Jo tur bija varianti, bet jā, Metju izrādījās tādi ļoti interesanti. Jo, nu, bija variants arī Hārdijs pēc vienā momentā, bet jā. Tas jau joprojām ir variants. Bet, nu, pamatdoma ir tāda, ņemt Žanu Paulu Sartru kā izcilu filozofu, kā interesantu dramaturgu savu laika. Ir zināms risks jebkuram teātrim, aktieriem, kuri varbūt ar viņu nav strādājuši. Temats nav vieglākais, kā lai saka vienmēr, jo tas, nu, es pat, jā, tu saki, tas Sarts. Viņš ir gan sarežģīts, varbūt loģikā, bet uztverē, bet katrs redz savu tajā, un katrs arī izspēlē to citādāk kā no aktieriem. Pirmsākums jau bija, ka mēs vispār aizbraucām uz Parīzi. Mums likās, ka ņemt Sartru iestudēt, nu, var neuzkāpt Eifelļa tornī, lai gan tieši to mēs izdarījām, bet neaiziet uz Sartra mīļākajām kafejnīcām, neaiziet pie paša Sartra ciemos, tā sacīt. Bija neiespējami, tāpēc mums bija svarīgi aizbraukt uz Parīzi, ko mēs arī izdarījām. Pavadījām tur tīri interesantu laiku, sajūtām to franču garšu, to mazliet eksistenciālismu, mazliet vairāk un savādāk. Un tad pats darbs, jā, tapa diezgan ātri patiesībā, kaut kādā nepilnā pusgadā, vai ne? Jā, nu jā, tāda vasara crazy bija, kā lai saka, sarauta, nu jā, pusgads. Pat ātrāk. Jā. Ko mēs ar viņu gribam pateikt? Nu, ja ņem tikai kādu vienu lugu no Žana Paula Sartra, tad varbūt tas ir mazliet vieglāk. Mums likās, ka caur vienu darbu runāt ir varbūt šai reizē pa maz. Mēs paskatījāmies mazliet plašāk, un kaut arī materiālistiski mēs tekstuāli izmantojam saīsinātu materiālu. Tad ļoti daudz lietas no tām, kas ir Sartram kā filozofam, nāk ārā caur viņu darbiem un caur mūsu kopīgi izdarīto, un kā mēs ceram pasniegt to publikai, jā, kā mēs to pasniegsim. To domu mēs centāmies salēt, jo kā mēs atcerām sākotnējā versijā, mums gandrīz sanāca 3 stundas, ko mēs sapratām mazliet pa garu, tad mēs viņu tā noīsinām tātad jau uz 1:40, kur paši ņēmām kaut kādus mīļākus tekstus. Vispār viens no retajiem variantiem, ko mēs patiesībā kopā strādājot Birmingemā, Londonā, viena no retajām reizēm, ka mēs materiālu saīsinam izrādes gaitā. Jā. Nevis, ka vispirms saīsinam materiālu un tad to uztais, bet mēs tiešām uztaisījām ļoti garu versiju. Jā, mēs jau to viņu spēlējam gandrīz. Man sanāca tā, ka mēs jau esam iespēlējuši un jau tekstus zinām, visai ziet, beigās saprot, ne, ir pagaru. Tas ir grūti, ja kāds to mēģina darīt, nedariet, tas ir ļoti grūti. Sāpīgi, tas ir noteikti sāpīgi. Bet paskaidām, kāpēc sāpīgi? Tāpēc, ka ir lietas, kuras tu runā, un tev liekas, tās ir tik svarīgas pateikt, bet viņu ir tik daudz, ka tu saproti, ka skatītājam tas ir par daudz. Un tev viņam jāpaņem, paņemam vēl vienu lieko nost. Bet lai tas tomēr aiziet un tas atkārtos, vai tā doma nesās, jo lai nav tikai, ka, tu pastāsti, bet neizstāsti līdz galam, bet, tur viss, jā. Tas bija interesants. Un jo vairāk tas miks, faktiski viņš bija tāds tiešām salikts no Hārdija piedāvājuma, gan ar scenogrāfijas ideju, gan ar tērpiem, muzikālo ideju, ko darīt. Muzikāla Hārdijs nāca, un tad jau viņš apauga arī ar mūsu. Plus ar piedāvājumu, ka ir variācijas. Ja, kā mēs rakstam izrādes aprakstā kādreiz, ka izmantojam dažādus skaņas tehnikas, neviens nezina, ko mēs izmantosim nākamajā izrādē. Jo tur ir variācijas. Mēs reizēm izmantojam to, reizēm neizmantojam to. Reizēm izmantojam kaut ko citu un tiešām. Un patīk tā mūzika vai kaut kāds pamats ir, bet tas dzīvais, kas tur viss notiek, tas var mainīties un tas var tiešām atšķirties, jo katra izrāde beigās liksies citādāk, nav tāda pati, jo, kaut kas pamainās, jo, nekad nav, tu nevari to pašu gandrīz atkārtot un izdarīt, un arī tajā mūzikā mums nav tāds, ka viņai vienmēr jābūt vienādai, ko dara dzīvajā pat, kā lai saka. Mums iegadīšanās pēc, kā jau mēs minējām, Elza, Ingus un Inka,
ir tie, kas ir 3 galvenie varoņi, tad ir Meķu, kas darbojas kā vadātājs, bet tad, kad Meķu netiek, tad jau mums ir šis koks arī piespiež spēlēt arī mani. Un es no savas pieredzes varu pateikt, ka tā ir ļoti dīvaina izrāda, teiksim, no tās pozīcijas aktieri, kas ir Meķu dara tās lomas, jo tur ir jāiet tādā zināmā meditācijā iekšā, tu iekšā tādā muzikālajā ceļojumā, no kura tu pats nevar izkāpt ārā, burtiski ar acīm, pat nepieslēdzoties tam, kas notiek uz skatuvi, aptuveni 90% no visa laika. Bet tā ir mana specifikācija. Es nezinu, Elza, tevi kaut kas... Nē, mums kā, ja pat arī tas Meķu vai tu tur esi, mēs tevi it kā dzirdam kaut kādos momentos, bet mēs esam uz tā laukuma spēles tik daudz, ka mēs ar sevi sarunājas, mēs pat aizmirstam par to, kā lai saka, 4. cilvēku, kas pēkšņi arī uzpeld, un mēs tā atceras, ir viņš tur, bet tā izrāda tas garums pat, nejūt, jo viņa viss aiziet tādā vilkmē un kulminācijās un momentos, kad tu vienkārši beigās ir un viss ir jau beidzies, un tiešām tu domā, tā stunda 40 jau pagāja, un tāds wow, bet jā, un es nezinu, tas arī tā izrāda ar to. Mums ir jābrīdina, ka ir cilvēki, kas saka, ka viņiem ir grūti izturēt to psiholoģisko, muzikālo... Cik reizes mums nav tāds, lai lūdzu, neliekat te mūziku tik skaļi, kaut arī tā skaņa nav tik skaļa, bet cilvēks citiem viņa, kā lai saka, uzdzen tādu nepatiku, ganīs, ka viņš arī nopūšās ar mums reizē, ka izrāda beigusi, bet tajā pašā laikā slavē un saka, ka bija super, bet tik un tā bija tā iekšējā panikas mazliet sajūta, kas, savā ziņā mēs jau to gribam. Un kas jāpiebilst, no izrādes uz izrādes mainās, gandrīz tiešām tā ir viena no tādai, aug. Tas pats par sevi, bet kur nevar pateikt, vai būs šādi vai tādi. Tas ir tīri no tiem apstākļiem, kas notiek, jo muzikālā daļa mēģina pieskaņoties tam, kas notiek uz skatuves. Arī, jā. Jo viņiem ir intensīvāka darbība, jo it kā muzikālā daļa to paspilgtina vēl un padara. Bet es pat nezinu, vai skatītājs gan jau to varbūt vairāk var pamanīt. Mēs kā aktieri citreiz piefiksam, bet citas reizes mēs vienkārši jau savā plūsmā aizējam, un tas vienkārši notiek viss, kas tur notiek. Un, kā lai saka, arī telpas atšķirās, tāpēc tā arī izrādes sajūta ir citādāka telpās, un arī skatītāju publikas. Un mēs brīdinām, ka ir cilvēki, kas saka, ka viņiem ir vajadzīga mentāla pauze pēc mūsu izrādes, jo viņi nespēja... Vai psihologu meklēt. Palīdzība, jā. Bet fakts ir tāds, ka mēs ar vislabākajiem nodomiem nodarbojamies ar mākslas veidu, kas saucās teātris, mums patīk, un mēs ceram, ka mēs godprātīgi izpildot šo pienākumu parādīt kādu interesantu... Iespaidu noteikti atstājam. Kādu interesantu pasaules situāciju ar Sartra vārdiem mēs nonesam līdz skatuvei un rādam skatītājiem, kuriem mēs ceram, ka tas ir kāds prieks. Mēs zinām, vai liekam aizdomāties, vai kaut ko, nezinu, atklāt jaunu, vai saredzēt savā dzīvē. Jā, tieši tā, jo citi ir teikuši, ka tas ir ļoti interesants temats, ko vispār cilvēki, kamēr tu esi dzīvs, kā lai saka, jo viņi pasaka, ka par to pat tas lika aizdomāties, kas tād notiek mūsdienās, vai arī kāds tuvais cilvēks, vai kaut ko vēl vairāk atcerēties, un tas ir tāds, ja tu liec par cilvēku vispār par kaut ko padomāt, tas ir tā, kaut ko tu esi izdarījis reāli uz tās skatuves, tad vismaz. Jā. Un jums patiks.